8. jūlijas. Šodien vārdienas svin Antra, Adele, Ada. Varbūt kādu no viņām arī nesvin. Cilvēki nevienmēr svin savus vārdienas. Dažiem tas nav svarīgi. Es savu nesvinu, piemēram, bet mamma svin manu, bet savu viņa nesvin. Viņai tas nav svarīgi. Septembris. Ar Arvīdu šodien pārnājām tikai darījumu lietas, neko garīgu. Viņš visu ir nokārtojis ar pilsētas domu tik tālu, ka nu vairs nav atkāpšanās ceļa, tā viņš saka. Un nedomā tagad atkāpties, viņš man saka draudzīgi piedraudot. Un es nepalieku atbildi parādā un saku kaut kur noklausītu frāzi, ka man ir totāli pajāta. Un tā kā es zinu, ka nemāku piemiegt ar vienu aci, es šoreiz nemiedzu vispār. 30. janvāris. Tīna, Valentīna, Pārsla. Man patīk vārdi, kas kaut ko nozīmē. Pārsla liepa, bet Tīna arī skaisti. Grēta ir super. Janīna un Linda, bet Valentīnai šeit nav ko darīt. Viņai būtu jāiet ciemos uz 14. februāri un jādzīvo tur. Guļu gultā un lasu Hamletu. Man bija taisnība, šodien sāp visas maliņas. Labi, ka ir slimnīcas gulta. 21. marts. Mana dzimšanas diena ir pārvērtusies par spoku festivālu. No rīta izmantoju brīdi, kad visi guļ, jo visi diezgan daudz dzēra alkoholu, bet es tikai ēdu reņģītes aiz pārlieka satraukuma. Vēl ar mani kopā nedzēra Oto, bet viņš tik un tā guļ, jo tas esot blakus efekta zālēm, ko viņš tagad ir spiests lietot. Un tagad man jābeidz rakstīt, jo blakus palātā zvieda zirgs.